23. reizi tiekamies izlaiduma svinīgajā pasākumā. Ir liels prieks redzēt mūsu 12. klašu absolventus, tik skaistus un tik cerību pilnus. Prieks redzēt jūs, vecāki, tomēr tik lepnus par saviem bērniem, ka viņiem ir izdevies uzkāpt šai zinību kalnā un šo pakāpienu veikt. Un man gribas izteikt cerību, ka mēs esam kopīgi izaudzinājuši cilvēkus, kuriem vienmēr būs svēts savas skolas vārds, svēts savas ģimenes vārds, un kuri nedarīs kaunu savai dzimtenei. Un paturēs prātā to, ka mēs visi kopā strādājam un darbojamies mūsu kopīgajai lielajai mājai, mūsu Latvijai. Nesāpek ļoti, kā par savu veidu vai dēlu. Un lai kādi draugi mums pasaulē būtu bijuši un būs, atminiet, ka viens vienīgais uzticamākais draugs no sākuma līdz galam un visā pasaulē ir māte un tēvs. Godinādami savu māti, mēs godinām mūžīgo mīlestību, kas līdzinājusi un rādījusi mums ceļu dzīvē. No pašiem pirmajiem solīšiem. Vecāki ir mūsu pirmie dzīves audzinātāji. Un tāpēc šodien 12. klašu izlaidumā godināsim savus vecākus, jo arī viņi beidz šodien vidusskolu, lai gan bez diplomu. Thank you.
12. klasē bija 12. A un B klasēs bija 40. Taču nepielūdzamais laiks un jūsu attieksme pret darbu un pienākumiem visu nolika savās vietās. Atļauja kārtot izlaiduma eksāmenus tika dota 38 skolēniem. Šo pārbaudījumu, cienījamie absolventi, jūs godām izturējāt. Izraksts no protokola. Pamatojoties uz 12. AB klases audzinātāju Gita Šulces un Irītas Morozavas un priekšmetu skolotāju ziņojumiem, Rīgas 25. vidusskolas pedagoģiskās padomes sēde 1996. gada 19. jūnijā nolēma izsniegt atestātus par vidējās izglītības apguvi 26 12. A klases skolēniem un 12 B klases skolēniem. Es aicinu palīgā arī 12. B klases audzinātāju. Ar ļoti labām, teicamām un izcilām sekmēm un priekšzīmīgu uzvedību Rīgas 25. vidusskolu beidz 8 skolēni. 12. A klasē Elmārs Sveķis, piedalījās Latgales priekšpilsētas politzinību olimpiādē un ieguva 2. vietu. Izvirzīts un piedalījās Latvijas Republikas politzinību olimpiādē. Piedalījās Latgales priekšpilsētas matemātikas olimpiādē un guva atzinību. Daudz mazāks kauns kaut ko nezināt, nekā kaut ko teikt. Laime dodas rokā gudriem cilvēkiem, jo vairāk cilvēki zina, jo skaidrāk un asāk viņš saskata pasaules skaistumu. Tur, kur to nepamana cilvēks ar trūcīgām zināšanām. Domāju to, lai jums nodzieda kāds priekšnesums sagatavot. Un es atcerējos tādu interesantu faktu, ka izrādās, ka es skolu pabeidzu tieši 20 gadus atpakaļ 21. jūnijā. Un līdz ar to es nospriedu, ka šodien jums es padziedāšu tādu dziesmas, kas mums toreiz manai klasē bija tuvas, un ko mēs dziedājām tad, kad mēs sanācām kopā. Pārstāvā tās bija dziesmas ar Aleksandra Čaka vārdiem. Daļa no viņām ir kļuvuši šodien jau pēc maz par tautas dziesmām. Daļa varbūt ir mazāk pazīstams, bet es ceru, ka jums patiks. Nu, pirmā neapšaubām ir ļoti populāra un kļuvusi jau gandrīz par tautas dziesmu. Aleksandrs Čaks, atzīšanās. Thank you.
saulītē blāzmā, kas plūst, man no vientuļām apnoņas sejā, jeb no tevis man tik, kā šīs ilgas, kas plūst, manā asfaltos apkautā sejā. Tikai tevi es mīlējis esmu. Laikam asinis manās savas lūpas pamērts, katras deg ar tik sarkanu dvēseli. Latgales priekšnokārtas policijas olimpiādē ieguva 2. vietu. Izvirstīts un piedalījās Latvijas Republikas policijas olimpiādē. Iegaumēt prot tas, kurš prot būt uzmanīgs. Paldies. Arnolds Tapiņš. Kas neko nezin un nezin, ka viņš neko nezin, ir muļķis vairīgs no viņu. Kas neko nezin un zin, ka neko nezin, ir kautnieks māca viņu. Kas kaut ko zin un nezin, ka viņš kaut ko zin, tas guļ pamodina viņu. Kas kaut ko zin un zin, ka viņš kaut ko zin, ir būtis mācīt no viņu. Jelīna Salve. Nevienam milti nevirs nevajag.
pēc sevis apliecināšanas un pilnveidošanās. Inese Kāposte. Visam vienkārši. Laime. Neuzskatīt parastas neveiksmes par katastrofu. Laime rodama tikai apmierinājumā ar sevi, kad savus spēkus esi visus lietojis varētams, kad pats savās acīs esi augis ar saviem darbiem, kad stāvi caur pašu spēku brīvi, neatkarīgi, pilns vīrs, vārdu cienīgā nozīmē. Apsveic. piedalījās Latvijas Republikas policinieku kopumā.
kaut ko veikt. Turpretī citi mūs vērtē pēc tā, ko esam paveikuši. Rīta Lisenko. Rīta piedalījās Latgales priekšpilsētas mājturības olimpiādē un ieguva 2. vietu. Pār labiem sasniegumiem Latgales priekšpilsētas skolēnu vizuālās mākslas izstādē apbalvota ar diplomu. Viņa pārmaiņas Dace Šnepse. Manuprāt, laime ir būt cilvēka, un tajā posmā, kad mēs dzīvojam, redzēt, ka debesis ir zila, dzirdēt, kā dzied putni. Tas Čaks ir veltījis pats sev. Zvejnieku dziesmu.
Latgales priekšpilsētā un ieguva 1. vietu. Vēl nebūs trauci, ja to neapstrādās, tā arī trauci, tas izglītības nelasīs augurs. Inga Baranovska. Kurš nav par sevi pārāk augstās domās, ir labāks nekā viņš pats domā. Gunta Bolsa. Laimīgs ir tas, kurš dzīvo savam temperamentam atbilstošos apstākļos. Taču pilnvērtīgāks ir tāds cilvēks, kas prot savu temperamentu piemērot jebkuriem apstākļiem. Guna Semava. Man patīk būt populāram, tā ir laime, bet es gribu būt derīgs, tas ir pienākums. Bet pati lielākā laime dzīvē ir pārliecība, ka tevi mīl. Edgars Kudjaucevs. No personīgām īpašībām mūsu laimi visvairāk veicina humoru pilna dzīves uztveri. Pretty
tautas gudrības, ko mēs saucam par garamantām, visskaistāk atklājas folklorā un vispirms jau pasakās. Nevelti lieli rakstnieki pasakas ir ņēmuši par pamatu saviem literāriem darbiem. Un es jums dažus šodien gribētu atgādināt. Annas brigadieris Maija un Paija. Meitenes, esiet visas tādas kā Maija. Viņa ar savu labo sirdi, čaklajām rokām sasniedz dzīvē visu. Pretēji Paija. Saimiem grib atgādināt Raņa tērpu zelta zirds. Stikla kalnā neuzjāja viss bagātie brāļi, kurus zemē vēl naudas kungs. Bet trešais tēva dēls, kurš nones ļaunību, laimi, kā viņš pats saka. Viņš nedomā par savu labu, viņš domā par citu labu. Bet visiem ceļā es vēlos būt kādiem kā strīdīgs, kurš arī nebaidoties grūtību stājas pretī par ļaunumam, par to neko negribēdams sev. Un priecīgs, ka viņš ir atgriezies mājās un sapucies ar saviem mīļajiem. Man šodien diezgan žēl, ka no maniem mazulīšiem šeit līdz ceļa galam ir nogājuši tikai 8. Man šķiet, ja man atmiņa nebija, mēs sākām vismaz 28. Bet dzīve ir dzīve un katru ceļš aizsauc kur citur. Daba dod mums par velti tikai laiku, viss cits mums jāiegūst ar pūlēm. Laiks dārgākais, tomēr dārgākais, jo caur viņu dabūjam visu. Inga Stepīna. Pats lielākais un nozīmīgākais notikums šodien ir bijis. Izglītības dokumenti ir saņemti, jūs absolventi, no visi ceļi ir vaļā. Mēs visi jums vēlam veiksmi, panākumus, izturību, veselību, sapratni, citu cilvēku cieņu, mīlestību un visu pārējo, ko vien mēs varam jums novēlēt. Bet man gribas uz dažām minūtēm pakavēties jūsu un mūsu kopīgajā pagātnē. Nu, redziet, jums, cik tas ir interesanti, visi jūsu 11 skolas gadi notika milzīgi lielu sabiedrisku, vēsturisku pārmaiņu laikā. Kaut arī jūs beidzat 12. klasi, tomēr jūs paši un mēs visi zinām, ka skolā jūs mācījāties 11 gadus, ja? Neliela krāpšanās ir notikusi kaut kur pa vidu. 85. gadā, kad jūs sākāt mācīties, sabiedrībā sākās milzīgi liels pārmaiņas. Sāk šķobīties milzīgā impērija, kurā mēs visi dzīvojām. Mēs visi zinājām, ka rublis ir stabilākā valūta, un jūs visi zinājāt, ka pat labāk atzīme skolā ir kāda? 5, ja? Laiks gāja uz priekšu, rublis palika vieglāks, un pēkšņi pienāca brīdis, ka 5 saņēma palika kaugus, vai ne? Tā tas notika, ja? Bija tāds moments, ka jūs 5. klasē bijāt 3 klases, un pēkšņi 6. klasē pārējot, jūs bijāt kļuvuši par 2 klasēm. Kas tad bija noticis ar 3? Gluži vienkārši mūsu skola bija piedzīvojusi savu kārtējo 7. dalīšanu, ja? Un šeit palika tie, kas dzīvoja skolai tuvāk. Tas viss ir bijis, es tagad krietnu atgādinu. Ir bijis labāk, ir bijis sliktāk. Bija laiks, kad jūs vecāki un vecākās māsas un brāļi stājās tautas frontē. Jūs to laiku vēl bijāt mazi, no tā laikam daudz ko nesapratāt, tikai zinājāt to, ka vecākiem pēkšņi ir kļuvis vairāk interešu ārpus mājas. Tēviet uz sapulcēm, mātes arī piedalās dažādos pasākumos. Sabiedrībā notiek kaut kas tāds, ko bieži vien ir grūti saprast. Un tad 91. gadā pēkšņi izrādījās valdībā ar pavēli atcelt 1. septembri. Tiesa gan 25. vidusskola bija viena no tām, kur mēs sākām skolu tiešām 1. septembrī, bet skola laikam atnāca 3. daļa no bērniem un no skolotājiem. Arī tā ir bijis. Nu, katrā ziņā pārmaiņa ir bijis
darījis ļoti daudz. Es gribu teikt tikai vienu lietu, ka jau visas šīs te vēstures mācības, kuras mēs esam pieredzējuši, mums māca ļoti daudz ko. Un māca to, ka mēs nedrīkstam nevienu dienu stāvēt uz vietas, ka mums ir jāmainās. Un patiešām būs tā, ka pastāvēs tikai tas, kurš pārvērtīsies. Tas, kurš rītdien būs gudrāks nekā šodien, tas, kurš rītdien būs stiprāks nekā šodien, un tas, kurš rītdien būs prasmīgāks nekā šodien. Un to visu man gribas jums novēlēt. Man kolēģi teica, skola ir upe, skolēni ir ūdeņi, skolēni atnāk un aiziet, skola paliek viennozīmīgi. Jūs aiziesiet, nāks citi, bet mēs, skolotāji, mūsu skola paliks. Man gribas teikt šodien lielu sirsnīgu paldies divām savām kolēģiem, skolotājām, kuras pēdējos 3 gadus ir bijušas jūsu, jau absolventu klašu audzinātājs. Gribas sveikt 12. A klases audzinātāju Vitu Šulci un teikt viņai lielu paldies par audzināšanas darbu, tāpat arī matemātikas mācīšanu 12. klasē. Un skolotājai Šulcei šīs gads, acīm redzot, bija īpaši grūts un īpaši skaists arī tāpēc, ka viņai pašai arī nācās kopā ar savu 12. klasi vēlreiz pabeigt augstskolu. Un es gribu sveikt skolotājiem. Man liekas, ka man gandrīz vairāk simts drev nekā jums, jo jūs teicāt, tas jau jums esot 3. izlaiks, jo jums esot bijis bērnu dārzā, jums ir bijis 9. klasa, šitais jums ir 3. bet man liekas, ka man tas ir 1. ar jums. Un jums ir tāds brīdis, kad jums liekas, ka šķiet ir panākusies vasara pretī, ir panākusies lielā dzīve pretī. Un pat liekas, visas cerības, visas sapņi. Jūs dodiet sev solījumus, kad piepildīsies tas, lai piepildītos tas. Un es gribētu jums novēlēt, vai tālāk ikdienībā jūs tie solījumi, ko jūs šodien dodiet sev, nekad nepazūd. Paldies! B klases audzinātāju, skolotāju Irīnu Morozovu, arī viņai šī klase ir 1. audzināmā, un arī viņa pati ir augusi līdz savai klasē, mācīsies līdz savai klasē. Paldies viņai par darbu! Tā ir sanācis, ka arī man šī audzināmā klase manā darba mūžā ir 1. Un es domāju, ka jūs atceraties, kā mēs satikāmies 1. septembrī. Es biju tikpat nedroša, cik jūs. Es arī nezināju, kādi būsiet jūs, kāda būs es, un ko mēs darīsim, un ko vispār iesāksim, un kā tas vispār būs. Un tad es jums teicu kādas vārdas. Mācīsimies kopā un augsim kopā. Un es domāju, ka mēs to veiksmīgi esam izdarījuši. Un es domāju, ka pats raksturīgākais tieši mums, mūsu klasē, tāpat arī mūsu mīļiem vecākiem, ir tas, ka mūs apvienoja draudzība. Es domāju, ja kurā gadījumā mēs varam teikt, ka mēs esam draugi. Mums ir bijuši dažādi brīži, gan priecīgi, gan skumīgi, bet mēs visi esam pārvarējuši. Tas ir tas, ka ne pilnīgi visi, bet tomēr, ja kurā gadījumā visi kopā mēs bijām un paliksim. Paldies visiem, paldies arī skolotājiem, kas mums palīdzēja. Paldies jums, protams, jo tad jau nebūs šīs klases. Paldies jums vecāki, paldies visiem pārējiem. Un pašā nobeigumā es jums gribu pateikt kādas vārdas arī gudriem cilvēkiem. Katram cilvēkam pasauli atmaksā to pašu. Ja tu smaidi, tad tev arī smaida pretī. Ja tu sarauc pieri, tad pasauli arī skatās uz tevis drūmus. Ja tu dziedi, tad sabiedrība tev sola jautrību un prieku. Ja tu domā, tad atceries, ka visi domātāji ir kopā ar tevi.
Bet ja tu mīli dzīvi un pavisam nopietni domā par to, tad atceries, ka visapkārt tev ir mīļi draugi un daba vērš tavā klēpī bagātības. Paldies jums visiem! Señor.
prāts. Viņi sakāms tāds labi, pirtību likus kāpšās. Inga iet zemerību, akmeņš šeit uguni. Tas pēc padomiņu gāja, nedrīkstēja uzrunāt. Istabā bija 4 kāpi. Visi 4 krukstīši. Būtu valda istabā. Visi 4 pilni. Ir īziņa mazunēji, bet tā tālu nolīgos. Rotē dara, daļa rota, sīva citra valda. Bivu dīte steigusies, nu vīrīgi dabas. Sēņi vektu valdzēji, nemaizīgi. Viņš lēta, lai kauliņus nesakrat. Būtiet visi rēni, ar mums stabulē. Rekur gāju jāriņš, ar tām sports liksītēm. Andrejam lēnām stabulītes pazudušas. Sasaķēris sirēm viņu papasēt vicināja. Ko tie mūsu kačiņā zemgāltiņu staigāja? Andiņai vanagā, bet putas kājā. Vītiņ bija loši roga, uzūteņu gulētām. Vīts tirēni veselīgi, uz jāsīm puisīšiem. Rubi, mūru kājas galiņā. Tāru bija vecas meitas, jaunu puisi gribētu. Skolotāji maza zēra, gudru vīru audzināja. Mājas darbi algebrā, diktāts latviju valodā. Skolotāji lielījās, mūsim dot padomi. Mūs pašiem vairāk prāta, kā tie mūsu učukiem. Nākamais izlaidums. Tur ir kulta gaidītāji. Skolotājs ierasgāja, absolvēja atestāvis. Jau 2 dienas vēlējos izlaidumu gaidītājs. Notnāca izlaidums tāds krekas mugurā. Nevienam tā nebija, kā tā mūsu māmiņām. Lieli bērni izauguši, gudras domas sakrājuši. Skolē viņa skolotāji izlaidumu neguļie. Tie, kas gulējas šonaksnī, tas kalnam nedarēs. Man ir ticis tas gods pateikties mūsu mīļotajai skolai par visu, ko viņi mums ir devusi. Es gribētu pateikties visiem skolotājiem par viņu salīdzēto kolektīvu, ka viņi vienmēr mums ir nākuši pretī, palīdzējuši. Varbūt citreiz viņi nav bijuši tik labi pret mums, bet ka tā ir bijusi noteikti mūsu laika. Un es mūsu 12. klases absolventu vārdā gribētu jums pasniegt šo mazo dāvanu par vienu. Un es ceru, ka mēs ieiesim vēsturē, kā jūs labākais skolēni. Klasi vienmēr atšķīrušies ar to, ka mēs vienmēr visu darām mazliet vēl. Un tagad mēs arī gribētu veltīt dažus vārdus mūsu dārgajai klases audzinātājai. Mums 12. klasē šitas ir tāds arī, var teikt, pirmais īstais izlaidums, kas jau pēc viena sestdaļa dzīves posma. Tāpat arī tas pirmais posms ir arī jums, tas pirmais izlaidums. Un mēs, visu klases, gribētu novēlēt, lai jums arī turpmākajā dzīvē būtu tikpat jauka, ideāla klase, kā bija mūsējā, un lai mēs jums noteikti paliktu atmiņā, kā tie labāk. Paldies!
Tas ziniet, ka šī upepēša šodien aiznesīs labu daļu no katra no jums. Paldies jums! Mīļie vecāki, lai mūs šodien piepilda gandarījums par rūpēm, par šīm grūtībām, par to, ka tomēr mūsu bērni ir, es varētu teikt, tikuši līdz lielajai dzīvei. Un nav svarīgi, vai labāk, vai sliktāk, bet ka viņi to izturējuši, un mēs to esam izturējuši. Tāpēc, lai mūs piepilda gandarījumu šovakar. Absolventi! Tiešām prieks. Prieks par to, ka jūs arī to esat izturējuši. Un es gribētu teikt tādu lietu. Jūsos ir daļiņa gan no skolotājiem, liela daļa no vecākiem, bet visu dzīvi jūs nesīsiet cauri. Arī daļīgi no saviem skolas biedriem, un tā būs ļoti liela daļa. Un tāpēc vienmēr atcerieties savus kolēģus, vienmēr atcerieties labu vārdu, un turieties viens pie otra, palīdziet viens otram. Lai jums veiksme, mīlestība, veselība panāktu. Paldies! Bet bērnos būsiet vienmēr. Arī šodien es esmu pirmo galvu stāvu jums priekšā. Bet, ja man māmuļa būtu dzīva, ko viņa teikt man? Bērniņi! Vienmēr mēs mātēm un vecākiem būsim bērni. Un ko es jums gribu pateikt? Tāds atvadoties no šīs skaistās jūsu izlaiduma dienas. Galvenais dzīvē, ko jūs nesiet līdz mīlestība. Mīlestība. Jo tā ir pats pamats visam dzīvē. Ja jūs mīlēsiet savu dzimteni, savu māti, savu tēvu un savu dzīves draugu kādreiz un dzīves draudzeni, lai jūs nepievilt viens otru, tad būs dzīvē jums vienmēr gaišas takas un būsiet priecīgi un skaisti dzīvosiet. Un ko es jums to sirds novēlu? Bet es gribu jums nodziedāt ar savu izšķiltīgo balsi pēdiņās vienu dziesmu, ko es gribētu mums pavadīt dzīves ceļā. Un kas varēs, kur taisu savu telti, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zelts. Kā cenīnieks, kur taisu savu telti, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zelts. Vēr mani Dievs, cik tavos taisnos ceļos, dod laimi, kura citiem neliek ciest, sniedz roku man, ja grimstu maldos dziļos, un visu ļautu liec paldies.
līdz, neviens to nevar līdzi jūs. Prom aiziet, neklausa man kājas, gribas kā čemodāna līdz jums. Gribas kā čemodāna līdz jums. Gribas ņemt kā čemodāna līdz jums. Stāsies ceļā ciešanas, cīņas pret šķēršļiem un kāvēkļiem, visādām neizdevībām, bet galu galā tas būs vislabākais līdzeklis celt gaismā sava paša rakstura spēku un stiprumu. Neviens dimants nevarētu pierādīt savu spožumu un skaistumu, ja nebūtu viņš trīts ar akmeņiem, kas vēl cietāki par viņu. Tikai pēc tam viņš atspīd savā pilnā gaismā un parāda savu slepeno bagātību. Tādēļ nepiemāniet sevi. Uzskatīdam grūtības un dzīves apstākļus par nepārvaramiem šķēršļiem savas dzīves gaišuma un augstuma sasniegšanai. Paldies visiem par uzmanību un uz fotografēšanos. Pirmie lūdzu skolotāji, tad 12. B un 12. A klase. pavisam mazu. Nu tad tiekamies šodien vēlreiz, nu jau tādā pavisam brīvā, nepiespiestā atmosfērā. Lai mums skaists šis izlaiduma vakars, lai skaisti valši skan zālē, lai mēs zinām mēru, lai mums ir sāds, lai mēs viens otru cienam
Un, lai mēs zinām, ka Rīgas 25. vidusskolā izlaiduma vakari parasti ir tie skaistākie svētki. Nu tad par mūsu absolventiem un par viņu vecākiem. Nu, salūdzu. Viņai ir jāpasaka kaut kas. Pārāk klusi ir vispār. Es nezinu, katrs cilvēks runā, ko viņš vienkārši, es nezinu, ko viņš runā. Es domāju, ka noteikti skolotāji ir kaut kas jāpasaka. Un pēc tam būs atkal muskārt, mēs teiksim. Sarunājuši? Kā, skolotājs jau runāja, tad nevajadzēja sarunāt. Runāja skolotājs. Vajadzētu skolotāju. Mēs gribam, lai kaut ko mūsu pasaka skolotājs cējē. Uldi, paldies! Vispirms tu mani piedzirdini un pēc tam... Es? Jā, jūs te visi mani piedzirdinājāt un tagad jūs sakat, lai es runāju. Bet kur es sēžu un kur jūs? Bet par puīdiem mēs ticam. Jūs laikam tagad gribat kaut kā novirsīties no tēmas. Nē, negribu novirsīties no tēmas. Tā ir tevis kapāra. Es nemaz vairs nevaru pamanāt, man mēle mežģēš. Nav. Mēs saprotam. Pārunāt. Nevaru saprast. Nu, nevaru parunāt, tu saproti, nevaru.
Galvenais, ka viņš neko